Visas pasaules internetu lietotāju uzmanība 17. aprīlī bija pievērsta Zviedrijai, kur tika pasludināts spriedums populārās failu apmaiņas vietnes The Pirate Bay vadītājiem. Tiem cilvēkiem, kas pieraduši internetā bez maksas ielādēt jaunākās filmas, seriālus vai mūziku, spriedums ir nepatīkams. 4 The Pirate Bay vadītāji tika atzīti par vainīgiem autortiesību pārkāpšanā. Viņiem piespriests gadu ilgs cietumsods, kā arī būs jāatliedzina nelikumīgas lejupielādēšanas dēļ radušies zaudējumi gandrīz 2 miljonu latu apmērā. Latvijas interneta asociācijas izpilddirektors Viesturs Plešs stāsta, ka šo spriedumu ar nepacietību gaidīja visā Eiropā. Ja ASV šādas tiesas prāvas jau ir bijušas, tad Eiropā šis ir pirmais gadījums, kad reāli kāds tiek notiesāts. Galvenais, ko no šī mēs varam redzēt, no šī konkrētā tiesas prāvas, ir, ka tas ir kā solis, kur mediju industrijas pārstāvi, tur bija Sony, Warner Brothers lielākie, kas Amerikā ir, kad Reku ir veidot, arī pateikuši, ka Eiropā mēs ķersimies klāt pie šiem konkrētajiem cilvēkiem. Uz jautājumu, ko šis spriedums nozīmē Latvijas interneta lietotājiem, Plešs atbild. Tā ir Zviedrijas likumdošana, mums tomēr ir Latvijas likumdošana, un tās metodas katrā valstī nedaudz atšķirās. Tikmēr Latvijas autora aizstāve aģentūra AKLA norāda, ka Zviedrijas tiesas lēmums varētu kalpot kā paraugs iespējamām tiesas prāvām Latvijā. Runājot par to, vai to ir iespējams, vai šo Zviedrijas gadījumu ar Pirate Bay ir iespējams izmantot kā precedentu, es domāju, ka pilnīgi noteikti. Ja tad, kā rāda pasaules prakse, mēs tomēr mācāmies viena valsts no otras. AKLA pozitīvi vērtē šādu tiesas lēmumu. Ļoti iespējams, ka šāda tiesas procesa kādai daļai nelikumīgo darbu izmantotāji tomēr liks apzināties savas rīcības iespējamās sekas. Jo, lai arī internets mums piedāvā bezgalīgas iespējas iegūt dažādus darbus un dalīties ar tiem arī ar citiem, arī internetā tomēr ir jāievēro likumi, un par to neievērošanu var draudēt reāls nopietnas sods. Tikmēr Plešs uzskata, ka tiesas spriedumu nevar vērtēt tik viennozīmīgi. Kaut arī šis konkrētais Pirate Bay pēc pašas būtības, tas ir vienkārši search. Tu tur ieraksti kaut ko, uzspied enter, un viņš tev aizvada kaut kur tālāk. Līdzīgi princips strādā Google. Notiesātie gatavojas apelācijas kārtībā apstrīdēt tiesas lēmumu. Viņa advokāts norādīja, ka vietnes The Pirate Bay īpašnieka apsūdzēšanu var pielīdzināt autoražotāju tiesāšanai par to, ka kāds pārsniedz ātrumu, jo uz īpašnieku serveriem ar autortiesībām aizsargāti darbi neatrodas. Pirate Bay konkrēti jau gadiem sarakstās ar autortiesību aģentūrām, bet vienmēr viņi ir viņus tā kā pasūtījuši pāris mājas tālāk ar tekstu. Pie mums nekas nelegāls nestāv, mums viss ir legāls, mēs autortiesības ievērojam, bet tas, ko lietotāji tur savā starpā dara, tas nav it kā mūsu atbildība. Šī gadījumā tas vairāk kā parāda, ka tomēr ir. Plešs arī norāda, ka atbrīvojoties no vienas failu apmaiņas sistēmas, vietā parādīsies jaunas. Iepriekš jau internetā izskanējusi ideja vākt ziedojumus, lai iegādātos kādu salu, kur varētu nodibināt valsti, uz kuru neattiekties autortiesības likumi. Tur arī varētu glabāt serverus ar visiem video un mūzikas failiem. Daudz interneta lietotāji atzīst, ka būtu gatavi maksāt tikai autoriem par viņu darbu, taču neuzskata, ka ir jāmaksā starpniekiem, piemēram, ierakstu kompānijām, kas saņem lielāko daļu no autora ienākumiem.